Pirms skriešanas vajadzētu ēšanu pārtraukt stundas robežās un mēģināt tomēr pirms skriešanas lietot vairāk ogļhidrātus, lai būtu organismam enerģija. Jūs man rakstījāt, vai labāk ir pirms skrējiena apēst, piemēram, sieriņu kārums, tad noteikti es piena produktus pirms treniņa nerekomendētu, jo tiem arī ir diezgan ilgas, organisms diezgan pārstrādes process un viņš patērē daudz enerģijas. Agrāk uzskats bija, ka pēc treniņa nevajag ēst vismaz 3 stundas, tad tas ir ļoti nepareizi. Un 40 minūtes pēc treniņa jums noteikti vajag apēst kaut kādu augli vai kaut kādu vieglu pārtiku, kas ļaus organismam atjaunoties un nebūs dehidrācija, atūdeņošanās. Vislabāk ir apēst kādu ābolu, banānu, rīsus, nelielu devu, sauju, rīsu. Tas ļaus organismam labi atjaunoties un justies labi visu turpmāko dienu pēc tam. Graudus, tātad jūs varat apēst gan graudu maizi, gan cepumus, gan auzu pārslas. Jābūt tam saprāta robežās. Ja jūs to paņemsiet divas rokas un apēdīsiet tā kā sauja, tad tas jūsu organismam būs pilnīgi pietiekoši. Pirms treniņa, lai pavadītu kaut kādu, es nerunāju par lielām kaut kādām distancēm, kas ietilp 6 stundas, bet varbūt, ja tas ilgs stundu, tad šitādas 2 saujas ar rīsiem vai kaut kādiem graudiem vai cepumiem. Vienkārši sportojošiem, skrējošiem cilvēkiem es ieteiktu lietot ūdeni nepārtraukti praktiski, distances laikā. Vienkārši dzert pa malciņai, lai nerastos smaguma sajūta tieši kuņģī. Bet dzert vajag sevišķi karstā laikā no paša sākuma, no 2. no 3. kilometra, jo tad, kad jau sāk gribēties dzert, tad tas ir pa vēlu. Tad ir iestājies jau dehidrācijas process, kurš ir neatgriezenisks un jūs agrāk vai vēl apstāsieties. Šis ļoti plaši tagad diskutējums internetā jautājums gan sportistu vidū, gan amatieru vidū. Tāpēc arī Ironman LV būs tuvākajā laikā informācija par šīs tieši pārtikas uzņemšanu treniņa laikā, jo tas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem tieši cilvēkiem, kas sporto. Tas ir mūsdienu sportistu vidū pat uzskats ir tāds, ka tas ir dod prioritāti uzturam, nevis pašam treniņam. Noteikti negāzētu, ūdeni, bet sportā ir tā, ka sportisti lieto arī daudz izotoniskos dzērienus, jo sportojot organisms patērē ļoti daudz minerālu vielas un sāļus. Tāpēc uzturā tiek lietots ne tikai ūdens, bet arī dažādi sporta dzērieni. Es vispār ieteiktu visiem nesarežģīt pašiem sev galvu, ja jūs domājat ar to nodarboties tikai priekš veselības, tad izmantojiet veikalu konsultantus un speciālistus, kas jums tieši ieteiks noteiktas drēbes kaut kādam laikam. Bet noteikti vasaras laikā organisms patērē ļoti daudz enerģijas tieši atdzesējot ķermeni. Tad, kad jūs skrienat, jūsu ķermeņa temperatūra paceļās, un tad jums jābūt pēc iespējas labāk ekipētiem. Tātad, ja ir karsts laiks, tad cepurīte, lai jums galva nesasilst no saules, un ja tas ir atkal augsts laiks, tad arī jābūt ir labai cepurei, lai jūs nepatērējat enerģiju sasildoties tieši. Tātad apģērbam jābūt piemērotam tieši tiem nolūkiem, lai jūs justos labi tieši treniņa laikā. Apavi ir vissvarīgākais skrējējiem. Nekas cits svarīgāks nav. Tāpēc, kad jūsu kājas strādās uz jums to laika periodu, ko jūs pavadīsiet treniņā, un es ieteiktu apavu izvēli pirmkārt, lai viņi būtu ļoti ērti, un otrkārt, mūsdienās ir pieejami skrējošie skrējceliņi veikalos, kuri ļaus jums saprast, ka tie apavi tieši piemēroti jūsu svaram, jūsu vecumam, jūsu sagatavošanas līmenim vislabāk.
Ja mūzika netraucē jums sadzirdēt kaut kādus signālus vai no apkārtējās vides, ja jūs neskrienat pilsētā, kur ir transporta kustība, kur brauc apkārt kaut kādi riteņbraucēji, kur ir bērni vai vēl kaut kāds, kad jūs nevarat izbirt ārā no ārpasaules, ja, tad jūs droši to varat darīt. Jā, elpojiet, protams, caur muti un elpojiet pēc iespējas vairāk. Ir tehnoloģijas, kas attīsta profesionāliem sportistiem izturību, kad strādā skābekļa badā un elpo tikai caur degunu, bet tas notiek tikai, es vēlreiz atkārtošu, profesionāļiem un pie noteiktām slodzēm. Parastiem cilvēkiem, kas nodarbojas priekš veselības, jāelpo ir pēc iespējas vairāk skābeklītes jādabū tieši muskuļu un audos asinīs, lai viņš nokļūst, lai jūsu smadzenes nav skābekļa badā, lai jums visi procesi notiek pareizi, tāpēc nedomājiet sevi izolēt no skābekļa un elpot kaut kā savādāk nekā caur muti, un ļoti daudz skābeklis jāvelk ir, jā. Ja jums ir lielas sāpes muskuļu audos, tad tas nozīmē, ka tās ir mikrotraumu šūnu līmenī. Tā ir mikrotrauma, jā. Bet, ja jūs nodarbojaties ar sportu, ar kaut kādiem mērķiem, tad tas ir tas, kas šad tad ir jāpacieš. Un, lai pāriet uz kaut kādu vienkāršiem vārdiem uz nākušo līmeni, šī pozīcija ir sasniedzama. Protams, ne tik lielās devās, ka cilvēkiem ir nedēļa jāpavad gultā pēc svaru zāles apmeklēšanas, kā ir arī bijis. Es esmu redzējis tādu praksi, kad tie treneri, kas nesaprot, ko viņi dara cilvēkiem, un ja jums iedod tādu slodzi, kad jūs nevarat pēc tam pastaigāt nedēļu, tas ir ļoti nepareizi. Bet nelielas paliekošās sekas no pienskābes izdalīšanās, un tās paliekošās sekas nelielos daudzumos ir pieļaujamas. Tā ir normas robeža, kad jums ir kaut kas drusku jūtīgs. Ja jums paliek tā, kad jūs nepaciešat tās sāpes, tad tas bijis nepareizs treniņš un jūs kaut ko darat nepareizi, viennozīmīgi. Augot jūsu izaugsmē tieši skriešanā, jūsu pulss paliks zemāks, jo sirds muskulis adaptēsies un kļūs lielāks. Bet es rekomendēju amatieriem, tiem, kas nodarbojas ar skriešanu, izmantot intervālu metodi, tāpēc, kad jūs ļaujat tam sirds muskulim atpūsties. Noteikti jums nevajadzētu pavadīt ļoti augstos pulsos. Jā, ir formula standarta, kad izskaitļojās jūsu maksimālais pulss, tas ir 220 mīnus vecums, ja, tas būs, ja teiksim 30-gadīgam cilvēkam ir 190 sitienu minūtē maksimālais pulss, tad ideālākais priekš veselības ar cilvēku strādāt ir 60% no jūsu maksimālā pulsa. Es pieņemu, ka jums nevajadzētu pārsniegt tur 180, 190 sitienus visu treniņu laiku. Un intervāla metode jums ļauj strādāt gan augstā, gan zemā intensitātē, kas palīdzēs attīstīt tieši sirds muskulatūru. Un ar laiku, augot jūsu tieši profesionālā izaugsmē sportā un skriešanā, jūsu pulss arī kļūst zemāks. Pēc statistikas skrienošie cilvēki pa 30% dzīvo ilgāk nekā vispārējie. Bet no fizioloģiskā viedokļa skrienošiem cilvēkiem sirds muskulatūra ir divreiz stiprāka nekā cilvēkam, kas nekustās. Un jebkurš, kas ir izbaudījis labu skrējienu, jutīsies daudz labāk nekā tas, kas nekustēsies. Viņš to varbūt neapjēdz, kad paceļoties ar kājām uz 5. stāvu, viņam ir pēc tam 3 minūtes jāstāv jāelpo. Cilvēks, kas nodarbojas ar skriešanu, jūtās vienmēr, man liekas, daudz labāk. Man vienkārši šodien kolēģi darbā jautāja, kā lai sevi motivēju. Es tur vienā brīdī pastāstīju par saviem sporta gaitām. Kā lai sevi motivēju, gribu sākt skriet. Un tad viens no maniem ieteikumiem bija, ir grūti, man reizēm pašam grūti sevi izsviest no mājas uz treniņu. Tad viens ieteikums ir sameklēt savu kompāniju. Vienkārši, ja to dara kompānijā, ir baigi viegli. Ja man jāiet vienam pašam braukt 100 km riteni, var, un mēs to darām, bet daudz vieglāk ir savākties bariņā un to izdarīt. Tas pats attiecās uz skriešanu.
Un vēl, jā, tas pats, ko Romāns teica par intervāliem, tad nespiest sevi, tā teikt, uz kaut kādiem šausmīgiem augstumiem uzreiz izēju paškrien tā, lai ir forši. Lūk, un tad tā lieta arī aizies.